Čau, čau, mīļie, čau, visi savējie, čau, visi tie, kas gaida. Šodien ir kas? Šodien ir 1. jūlijas, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es esmu gatava jums nodot jūlija enerģētisko vēstījumu. Šajā reizē būs ne tikai vēstījums, šajā reizē būs arī vēl papildus informācija, ko es esmu tā kā drusku piefiksējusi, kas ir tā kā man svarīgi un varbūt būs arī svarīgi tev, ko es vēlos nodot. Viss, kas tev ir jādara, ir tikai un vienīgi jāklausās un jāsajūt. Paņemiet tikai to, kas rezonē. Nevajag spiest, nevajag neko pret sevi darīt. Esiet ļoti labvēlīgi un labotībā pret sevi. Ja? Es domāju, ka es netaisīšu acis ciet, tāpēc, kad ir arī šajā informācijas nodošanas veidā arī ļoti daudz, kas mainījies, jo tāpēc, kad ir ļoti daudz, kas cauriet, un man vairs tas nav nepieciešams. Kādu es redzu jūliju, un ko es jums vēlos nodot par jūliju? Jūlijas ir tāda kā ļoti spilgta, ātra, pilna, tāda impulsīva enerģija. Viņa griežas tādā kā pulksteņa rādītāja virziena, veidot tādu akumulētu enerģiju, savāc vienkārši ļoti daudz enerģijas vienā tādā veselumā. Jūlijas ir strauji, jūlijas ir ātrs, jūlijā var notikt ļoti daudz tādi notikumi, miedarbības, kas iespējams kaut kādā laika gaitā cilvēks neredz iespējams kaut kādas izmaiņas savā rīcībā, savā attieksmē, savā izaugsmē, tad jūlijas jums to parādīs. Parādīs viņš jums to caur citiem cilvēkiem, parādīs jums to caur miedarbībām. Notiek ļoti liela skaidrībā un notiek īsts pēties godīgums attiecībā pret sevi jūlijā. Šī tāds kā portāls, ko man rāda, ka viņš tā griežās, ja? Katrā pilnīgi cilvēkā, ka jūs katrs esiet radītājs un ka jūs katrs savāciet šo enerģiju, kad arvien vairāk un vairāk katram, es gribu teikt, pieleks vienkārši tas, kad jūs esiet sev vistuvākais cilvēks, kāds var būt, kādā ziņā, ka jums vairs negribēsies atpakaļ krist, kad jums negribēsies vairs atgriezties, bet kad jums gribēsies iet uz priekšu un pieredzēt jaunu un to, kas vēl nav bijis. Ja tāpēc, ka tas viss, kas ir bijis, tas jau ir attērsts un izvemts un izkakārts. Ja? Kāds man uzdevums nāk pār jūliju, un patiesībā šis uzdevums bija tas, ko es vakar jau saņēmu un nodevu 3. enerģētiskajā kursa beidzamajā nodarbībā, kad šie te nolūki, es jums iedošu vienu uzdevumu. Ja tas atsaucas, super, ja tas neatsaucas, vienkārši pa vienu ausu ārā, pa vienu iekšā, pa otru ārā. Ja? Paņemiet vienkārši lapu, tāds kā man ir, piemēram, A4 vai A5, pildspalvu vai rakstāmo, kas jums patīk. Un uz šīs lapas, tad, kad notiks šajā jūlijā, laikam viņš sāksies ar 2000. mēnesi, jūs rakstiet tagadnes formā uz šīs lapas, šeit lapas vidū rakstiet tagadnes formā, visu to, no kā jūs atbrīvojaties, kā nav. Nevis man būtu, nevis tā būtu kaut kās, kaut kādās formiņās, nē, skaidrā, tīrā tagadnes formā. Un pret pulksteņu rādītāja gaitu atpakaļ. Tātad, ja, tāpēc, ka mēs atbrīvojamies, akumulējam visu šo enerģiju, otrā pusē uzrakstam savu vārdu, uzvārdu, datumu, vietu un valsti, kur jūs atrodaties, un aizmirstam. Viss, aizsāsam klauciet, viss, vairs to neatgriežāmies. Ļaujam enerģijai, kurā jūs esat, tam notikt. Pēc tam
Māma teica, un es arī nododu šeit, vismaz 5-10 minūtes vajag aiztaisīt ciet acis un to sajust, ka tas jau ir realizējies. Tas ir treniņš. Citiem tas sanāk viegli, citiem tas nesanāk viegli. Pamēģiniet. Kāpēc? Tas ir jādara, lai pārprogrammētu savu domāšanu, savu uztveri. Tas nav vairs tā, kad jūs šajā kladē rakstiet vienkārši to, es tā domāju un tā būs. Tā tas vairs nenotiek. Tā nenotiek, tā nestrādā. Tagad ir drusku savādāk. Un augošā mēnesī tagadnes formā rakstam visu to, kas tev jau ir, kas tu esi, kur tu atrodies, kādu realitāti tu pieredzi. Un šo, kā enerģiju mēs savācam un akumulējam pulksteņrādītāja virzienā, tieši tāpat fiksējot to caur savu vārdu, aizmirstam. Tiklīdz notiek šie dievišķie pieskārieni, kur mēs saņemam informāciju par sevi, fokus jūlijā ir uz sevi. Maksimāli visu enerģiju savākt sev. Koncentrēties tikai un vienīgi uz sevi. Ja ir veikta šīs te prakses, kā vēl man vienkārši nāk plūsmā savas enerģijas savākšana atpakaļ no dažādiem cilvēkiem, no dažādiem egregoriem, no dažādām iedarbībām. Ja jūs to dariet, dariet to. Atgrieziet sev visu savu enerģiju. Ja? Tas ir individuāli, kā es to daru, tas ir mans, iespējams, ka jums ir kaut kas savādāks, kā jūs to dariet. Tas viss notiek tikai pēc katra cilvēka enerģijas apjoma. Ir tie, kam tas strādā, ir tie, kam tas nestrādā. Neieciklēties tajā, ko es jums nododu. Jāatsaucās, dariet. Izejot tikai no sevis. Nevis vēršoties pie kāda egregora, nevis jautājot kādam. Tas strādās, es jums pateikšu, cik ilgi tas strādās. 21 līdz 40 dienas tas strādās. Pēc tam tas hop, aizvērsies ciet, un kas notiks? Atgriezīsies visu atpakaļ pie paša. Ja, tieši tā, tieši šādi strādā. Tiklīdz cilvēks griežās pie kāda cita cilvēka, ar kaut kādu savu nolūku, piemēram, atgriezt enerģiju atpakaļ. To var izdarīt tikai un vienīgi tad, ja man tas nākas ar to dalos dzirdiet šo ļoti veselīgi, kad tu esi līdz tam izaudzis. Enerģētiski. Ja tu līdz tam neesi izaudzis un tev to iespējams kaut kādā brīdī pieprasa tavs ievainotais egoisms, tas nestrādās. Nestrādās. Strādā šodien un turpmāk uz priekšu. Tikai tas, cik tu spēj akumulēt sevi enerģiju, uzturēt, esot savā dievišķajā plūsmā. Kādā skaņā tu skani, kādā vibrācijā tu esi, tieši tas arī notiek. Tīrība un skaidrība, godīgums arī ir šī enerģija. Viņai ir enerģijas slāņi, enerģijas līmeņi, līdz kuriem tev ir jānonāk, kuri tev ir jāizvēlas, līdz kuriem tev ir jāizaug savā apzinātībā. Ja? Tā tad ir praksītes, kuras man nāk un kuras es jums nododu, pielietojiet tās un vienkārši skatāties caur ļoti gudru tādu iekšējo stāvokli pret sevi, ka jūs esat katrs pieaudzis cilvēks, jūlijā jūs to ļoti skaidri redzēsiet attiecībā pret sevi un attiecībā pret to, ko jūs izvēlaties. Kas mainās? Kādas sajūtas mainās iekšā? Kā es mainu savu realitāti? Kā, esot savā tīrajā enerģijas plūsmā, es eju, daru, radu un pieredzu. Ko es vēl vēlos šajā reizē pateikt? Viņš ir tāds kā, jūlijas ir kā tāds zipsnis, tev ir dod visums, ļoti daudz iespējas pieredzēt. Atveries šīm iespējām. Notici, ej un pieredzi, dari savādāk nekā iepriekšējo pusgadu, dari savādāk nekā pusdzīvi jau nodzīvoto, dari savādāk nekā tev saka prāts, nekā tev saka kaut kādas tavas ievainotās prāta programmas.
Izvēlies citu veidu, izvēlies savādāk pieiet, savādāk pienest, savādāk runāt, savādāk aizbraukt līdz darbam, savādāk veidot savu disciplīnu, izjauc kaut ko šajā ikdienā, izjauc kaut ko ierastajā matērijā, izjauc. Saki, es vēlos savādāk un dari to. Atslēgas vārds, darīt. Tas būs ātri realizēsies, viss ātri. Notiks tieši tas, kas ir vajadzīgs. Maksimāli visu enerģiju dodot sev. Ja? Ko vēl es gribu pieminēt šajā reizē? Ir tas, kad tad, kad notiek šī dvēseles integrācija, kas arī var notikt jūlijā ar ļoti daudz cilvēkiem, ir dažādi šie posmieti cauri. Ir cilvēki, kuri šajā inkarnācijā, šoreiz dzirdēt ļoti viegli, nevajag pieķerties, ienāk ar dvēselī, ja, un dzīves laikā ir dažādi šie dzīves notikumi, kur viņš tiešā vai pārnestā tekstā pārdod šo dvēseli, ja, pārdod šo dvēseli saviem ego dēmoniem. Ja. Tas notiek daudziem cilvēkiem, tas notiek. Un tad, kad enerģētiski skatās vienkārši šo enerģijas lauku cilvēkam, var redzēt, kad tur nav dzīvības enerģijas iekšā. Ja? Ka tur valda tikai un vienīgi, kur šie tumsas pavadoņi, ja, kuri jau šo cilvēku ir izārdījuši. Jā, tas tā ir. Kas var notikt jūlijā? Jūlija šī enerģija, viņa dod šo iespēju. Ja cilvēks līdz tam ir sapratis ļoti daudz, atgriešanās, šī dvēseles integrācija notiek ķermenī, avatārā. Tā ir ļoti liela jutība. Tās var būt asaras, tās var būt emocijas, tā var būt skaidrība tīrā dienas laikā. Kas notiek, kāpēc es šeit esmu, būs šie pieskārieni, viņi notiek katru mēnesi, viņi notiek cilvēkiem. Ir cilvēki, kas dalās ar mani, ar šo, es to pieredzēju arī kursā, caurējot visiem šiem kursiem, ko es caur sevi esmu nodevusi, es redzu, kas notiek. Tas nav vienkārši no gaisa paņemts, tā ir realitāte. Tā ir jaunās laika līnijas realitāte, kas notiek. Notiek šī dvēseles integrācijā, kura ir kaut kādos īsākā vai garākā dzīves posmā. Viņa ir tā kā mēlā ir bijusi nolikta. Ja, es tikai tā pateicu skaidrā tekstā, kad ir dvēsele pārdota. Un arī tā cilvēki ir darījuši. Ja, es esmu to arī redzējusi citiem, ka tas tā arī ir. Tad, kad notiek šī dvēseles integrācija, tad var būt šī sajūta, kad ir milzīga vilšanās atrasties šeit, ir milzīga vilšanās vispār par savu kaut kādu iluzoro dzīvi, ir milzīga vilšanās tajā visā, kas vispār notiek. Un šeit ir ļoti svarīgi neiekrist tādās, kas diezgan daudz tagad publiskajā vidē skan tas, kad gudri cilvēki, patiešām, kuri ir ļoti daudz caurgājuši caur dzīvi, runā, kad tev nekas nav jāmeklē, tev nekas nav jādara, viss ir jau tevī. Es domāju, ka tie ir tie cilvēki, kuri ir ļoti daudz paši izzinājuši. Es dalīšos ar sevi, kāpēc tas tā notiek un kas ir jāiziet, lai tu nonāktu līdz šim. Tas nenozīmē to, kad tu vari dzīvot šeit uz zemes savu bohēmisko dzīvesveidu, vairāk savā egoismā, kas ir ļoti, ļoti daudz, jo tie ir visi 3D cilvēki, tie, kuri ir gudri, tie, kuri muļķi, atvainojos, tie cieši visu laiku, jo viņiem tur ir jābūt tajā superlomās. Viņiem ir vienkārši jābūt tur un viss. Viņi uztur šo matricas 3D versiju. Bet dzīvojot vienkārši caur egoismu un esot daudz dažādās atkarībās, es vienkārši gribu jums pienest no sevis, kā es to redzu, un ja tas atsaucās super, ja nē, viss, ejam tālāk, neklausamies. Un viņi saka, es redzu, kad arī palasot komentārus, kad ir šie cilvēki, kuri, godīgi, viņi nifigā nav darījuši šai dzīvē. Nav.
nav pieredzējuši, viņiem ir plus mīnus viss no gaisa nokritis pēdiņās, ja? Jo tāpēc, kad viņiem nav bijusi vajadzīga šī izzināšana, paplašināšanās pieredze un šāds dvēseles cauri iet ceļš, kāds ir visiem tiem, es gribu teikt, kur man klausās. Ja? Tikai izzinot, kad manā dzīvē ienāca kundalīni joga, kad manā dzīvē ienāca konkrēti uztura bagātinātāji, kad manā dzīvē ienāca skolotāji izzināšana, kurā es paplašināju savu apzinātību, kurā es ļoti daudz izzināju, programmēju, mainīju, pieredzēju, kur man viss tika atņemts fiziskajā pasaulē. Nevis tāpēc, ka es biju kaut ko noziegusies, bet tāpēc, ka man tas bija jāaiziet, lai atbrīvotu ļoti daudz un dziedinātu gan pirms sevis, gan aiz sevis, lai šī te pieredze turpmāk uz priekšu būtu brīva un atbrīvota. Cilvēki izbraukā Indijas, Balī, visu pasauli, dažādas vietas savācot savas enerģētiskās daļiņas katrā vietā, kur viņi nonāk. Tas ir ļoti brīžām iespējams, kad jau tuvojās šis finišs, ja? Finišs, kad atmāsties, nogurdinoši. Tas ir, tev ir pārbārsts mentāls, tev ir pārbārsts, tu gribi ēst, tu negribi ēst, tad tu ēd gaļu, tad tu neēd gaļu. Tad ir dažādas vēl kaut kas, un tā ir taisnība, ko es pienesu, un tā ir taisnība. Un tad es paņemu no kaut kāda viena egregora kaut ko, un man liekas, ka jā, šis atsaucās, vai šādi ir jābūt. Un tad es eju iekšā, izzinu. Tad es paņemu no vēl viena egregora kaut ko, izzinu. Šie te pieturpunkti ir 100 gadi. Tu esi pārguris tajā visā līdz brīdim, kad tu atmosties. Un tad, kad tu atmosties, tu saproti, kad patiešām visas atbildes ir iekšā, bet viņas notiek tikai un vienīgi tad, kad tu esi bijis uz ceļiem, kad tu esi raudājus, gaudojus, kad tev ir bijis slikti, kad tev nav bijis kur ēst, tev nav bijis kur dzīvot, tev ir bijis pipets, nav bijis nekā, un tu esi meklējis no savām pēdējām iespējām šos te salmiņus, visu riņķi apkārt, pie kuriem aizķerties, lai nonāktu līdz šim punktam, kad tu saproti, kad šeit ir tās mājas, šeit ir tās atbildes, šeit tas ir, bet tu to nevarēsi ieraudzīt caur atvērtu, tīru sirdi, to visu necaurējot. Izzināšana, meditatīvā plūsmā, kas notiek uz priekšu, viņa ļoti dod iekšēju tīrību un skaidrību. Šādi izzinot, vienalga pie kādiem jūs ejiet, gājāt, iesiet egregoriem, cilvēkiem, kas atsaucas, cilvēkiem, kas caur sevi pienes informāciju, kas caur sevi nodod kaut kādu enerģijas vibrāciju, kas jums atskan. Tas ir vajadzīgs, bet jūs sajutīsiet turpmāk uz priekšu, kas patiešām atsaucas, bet kas vairs nav vajadzīgs. Un jūs redzēsiet, ka tas vairs pat nebūs kā es dzirdu, un tas nav tikai mans, ja, kad tas ir kā nosodījums, kad tas viss ir falšs, tas viss nav vajadzīgs, tas ir pseido-ezotērika. Kas ir tas, kas caur tavu muti šādi runā? Tev liekas, ka tas ir kaut kas ārpus tevis, tev liekas, ka tas ir kaut kas ļoti gudrs, bet patiesībā tas esi tu, kas iespējams vēl drusku ir apmaldījies iekšā. Man nav nosodījuma. Es redzu, pēc pateiktā, pēc pienestā, pēc rakstītā, kādā dzīves posmā katrs cilvēks ir, un es viņam ļauju tur būt. Absolūti brīva griba pieredzēt katram to, kur viņš ir, bet nevis sēdēt un vienkārši tupa būt, bet šī te pievienotā vērtība, kas ir katram šos te posmus caurējot, dažādas pieredzes savā dzīvē, redzot, pieredzot, tā ir tava iekšējā bagātība. Un tikai šajā iekšējā bagātībā
tev arī notiek šīs atbildes, un viņas ir tevi. Tu līdz viņām nonāc, tāpēc, ka nekas nenotiek ārpus tevis. Tu meklē, ilgi katrs meklē, gadus meklē, bet šodien, kas ir forši, ko es esmu arī teikusi dāmām grupās, kad šodien ir tik daudz forši savējie, kuri jums ir klātesoši, kuri jebkurā dzīves brīdī, ja jūsu egoisms to atļauj, jūs varat griezties un jautāt: parādi man, pavirzi mani, paspīdini ar lukturi, es neizlemju nevienu cilvēku vietā. Es nesaku, kā ir jādara. Es nesaku, kā būs, ja arī man citreiz saka, kā būs. Katrs ir brīvs radīt savu realitāti, ieklausoties, pamanot, pamanīt un griezties un dalīties ne tikai ar savējiem, kur jūs varat būt īsti un patiesi, kur ir šis godīgums, bet trenēt šo te savu kontaktu ar savu augstākais. Un arī tas notiks tikai tad, kad pietiekoši daudz būs paņemts zināšanās, izzināšanās, paplašināšanā no citiem egregoriem. Tātad šiem cilvēkiem, kā enerģijas kopumam, kas caur sevi kaut ko nodod. Un atklāsmes visvērtīgākās notiks tikai tur, kur tās cilvēks, pie kura jūs griežaties, to dod caur sevi. Nevis kaut kāds paņemts redzējums, bet caur sevi pieredzēts redzējums. Caur sevi pieredzēta situācija, caur sevi pieredzēta miedarbība, dzīve. Tāpēc, kad, kā es esmu stāstījusi un minējusi, šie dzīves scenāriji, viņi ļoti atkārtojās. Viņi praktiski katram cilvēkam ir viens un tas pats. Godīgi. Viens un tas pats. Tāpēc ļoti īsi jāiet šo te informāciju, kā es esmu pienesusi, kā jūs lasiet, kā jūs sadzirdiet, cik prasa kaut kāds egoisms. Vot šis cilvēks ir kaut ko ļoti sasniedz ārpusē, pastāst, cik viņam ir diplomi pie sienas. Un tad es viņam kaut kā tā kā paņemšu no viņa kaut ko, ja? Vai tā kā pamācīšos varbūt kādu viņa metodi, un tad to pienesīšu kā savu. Nu, tās neizstrādās tā. Pirmām kārtām tāpēc, ka tu neesi tādā enerģijā, kā tas cilvēks. Otrām kārtām, pie katra cilvēka, kas kaut ko stāsta, pienes un dalās, atnāk tikai un vienīgi tie cilvēki, kuri nolasa šo enerģiju kā savējo. Viss. Tu pat vari runāt par skaistiem kokiem un apmākušām debesīm, par to, cik caur tevi plūst daudz dažādas enerģijas, vienkārši dalīties ar savu balsi, ar savu uzmanību, ar to, kas tu esi, un arī atnāks savējai, kas to nolasīs. Bet jo tu vairāk gribēsi uz priekšu būt pareizs, būt tāds, kā tu nostāji kaut kādās robežās, kā tev ir jābūt, jo tu būsi neinteresants. Neinteresēs tas. Tu kā sāks klausīties, tev liksies uzreiz, šis jau ir dzirdēts, šis vispār, neatsaucās. Nav. Vienkārši neatsaucās. Tas ir iziets. Ja? Tāpēc maksimāli šo enerģiju rast un savākt sevi, dzirdēt sevi un darīt caur sevi. Kam vēl es vēlos pieskarties šajā jūlija enerģiju vēstījumā, un es ticu, ka tas noderēs arī uz priekšu. Par profesiju. Par profesiju parunāsim. Es minēšu piemēru, es neminēšu vārdu, es minēšu piemēru par vienu dāmu,
ļoti foršu, ļoti gudru. Un šī nodarbošanās viņai dzīvē ir saistībā ar cilvēkiem. Ja? Tas ir tā ir skaistuma kopšanā. Un cilvēki, kas atnāk pie viņas šajā skaistuma kopšanā, es dalos tikai tāpēc, lai jūs sadzirdētu, ka ne visiem ir jāsēž pie kameras un visiem ir jādalās ar šo informāciju. Jo šī radošā profesija, tas var būt jebkas, kur jūs turpmāk uz priekšu nosakiet paši šo laiku, cik daudz jūs pavadīsiet šajā savā radošumā. Viss tas, kas ir saistībā ar cilvēkiem, kas ir saistībā ar rokām, kas ir saistībā ar pieskārieniem, kas ir saistībā ar klātesamību, viss tas, ko jūs darat fiziskajā pasaulē, tas ir ļoti svarīgi. Atnāk šie cilvēki, lūdzot no jums jebkādu pakalpojumu, tikai tāpēc, ka viņi pievilksies jūsu enerģijai. Jūs neziniet, kurā brīdī jebkādam cilvēkam, kuram atskan šī enerģija, kas nonāk pie jums, cik kaut kādā sarunā daloties, varbūt iesakot, varbūt daloties ar savu redzējumu, ja tas tiek prasīts. Kaut kādā veidā jūs neziniet, cik ļoti jūs dodiet cilvēkiem. Un pēc tam jūs dzirdat, ka gribas atgriezties, kad ir ļoti daudz paldies vārdi, kad ir ļoti daudz siltas atgriezeniskas enerģijas, kā tam ir jābūt pēc pareizas enerģijas apmaiņas. Jūs nosakiet savu darbu laiku, jūs nosakiet to, cik jūs lūdzat un prasat kā atpakaļ atgriezenisku saiti pār šo pakalpojumu, ko jūs sniedzat saistībā ar cilvēkiem. Tieši par tiem es runāju, kuriem notiek šī klātbūtne, kuriem notiek pieskāršanās. Caur balsi, caur klātesamību, caur rokām, caur ķermeni. Ja? Šī ir profesija, viņa ir ļoti... Tas, ka šī enerģija ir ļoti tāda no vienas puses ļoti sena, tas ir viens, bet otras puses, kad šie cilvēki, kas ir kā ļoti jaunā šī, es gribu teikt, redzamība, kuri vairāk iet jau šajos kvantos iekšā, ja, kuri vairāk saprot, ka tur nav tik ļoti daudz šī dvēseles siltuma, ir ļoti daudz praktiskas, loģiskas lietas, uz kuru cilvēki, aktivizējot šīs programmas savā uzvērē sistēmā, ļoti labi dara, ļoti labi realizē, ļoti labi saņem un ļoti labi plūs-mīnus dzīvo. Bet šīs dvēseles, kuras ir kā klātesošas ar savu cilvēcīgo enerģiju, viņas būs vajadzīgas vienmēr un visiem. Vai tas skanēs ausīs, ja, kā man ir teikts, kad ir kaut kas skan ausīs, kas tiek pienests ausīs, jo tāpēc, ka šī enerģija, viņa vēl mainīsies manī. Ja viņa mainās caur balsi, caur klātesamību, caur šiem pavadoņiem, kas nāk cauri, viņi ļoti daudz dod arī šiem cilvēkiem, kas ir šajā loģikā. Ja? Nomierināties, balansēt savas enerģijas, būt harmonijā, būt piepildījumā, atjaunoties. Laiks šeit uz zemes, viņš tā jau ir tik ļoti strauji. Bet ja jūs ļaujat un atrodat sev laiku cilvēka resursam, ar kuru var aprunāties, ar kuru var dalīties, kura enerģijas laukā var būt. Tie ir māsieri, frizieri, skaistumkopšanas speciālisti, tie ir tie, kas strādā ar enerģiju, tie ir tie, kas dzied, kas skan, kas ir kaut kas ļoti, ļoti tevi dara brīvu, piepildītu, atrodiet savu un skatieties uz šiem cilvēkiem, pie kuriem jūs ejat un kurus jūs izvēlaties, lai tas ir viņa autentiskums, lai tas ir viņa radīts pats, lai tas ir viņa atrasts pats, nevis paņemts no kāda cita egregora un pienests kā savs. Tas tik ļoti tīri nestrādā, ja? Bet ļoti savs. Tas ir par profesiju, ko es vēlējos pateikt. Ja? Daudziem cilvēkiem ir nepieciešams savākt sev veselumā, būt šajā dievišķajā plūsmā, kamēr viņš nonāk līdz šim brīdim, ja tas ir paredzēts, kad viņš pats to dara ar sevi.
kamēr viņš pats to ar sevi neprot darīt, tad ļoti daudz šeit ir savējie. Noteikti pareiza enerģijas apmaiņā. Ja? Lai mani nebar tā, kā mani bar, ja? Tāpēc, ka es tikai dodu, jo tāpēc, ka tas vienkārši ir jāizliek no vienas puses, no otras puses, tāpēc, ka ir šī enerģija šāda. Tad, kad tu esi visu laiku pie toka, ja, tev vienkārši ir jādalās, bet jāatrod, kā pārējais to pienest. Nevis tikai vienam, tāpēc arī šie te vēstījumi, ko es nododu grupām, ir jādzird šīs grupām, ne tikai vienam. Ja, jo vairāk to dzird, patiesībā ir tā, vai tu to nolasi, vai pat tu to nenolasi, tas strādā. Es zinu, ka tas strādā. Enerģētiski, tāpēc, kad šīs te minūtes, kad jūs esat, kad jūs klausaties, viņus jūs iemet pilnīgi citā laika līnijā, un arī ar to cilvēki ir dalījušies. Tie vienīgi ieguvumi nav jābūt visiem, kas vienkārši caur sevi translē šo tīro enerģiju, kā tīru pieskārienu, kā to daru es. Ja? Ir jābūt šiem ten cilvēcīgās profesijas pārstāvjiem, kuri ļoti regulē šo ten savu darbu ar atpūtu, ar harmoniju, ar balansu, un tajā pašā laikā nosaka to, cik viņi par to vēlas saņemt, tāpēc, ka tur nenotiek tikai fizisks pieskāriens, tur notiek dziedināšana, tīrība, skaidrība, motivācija, iedvesma un sirds miers. Miers, sirds ir vislielākā valūta visiem cilvēkiem. Visiem tiem, kuriem ir dvēseles. Tas vienkārši ir. Nevajag pieķerties tam, ko es saku, bet tas tā arī ir. Jā, ir cilvēki, kuriem nav. Šīs dvēseles ir dažādi. Es pat negribu tam pieķerties, kā viņu sauc. Tas nav svarīgi vispār. Ja? Svarīgi ir atrast savējos, kas atskan, ar kuriem ir brīvi, kuriem var par jebko runāt, dalīties, kur nav aizspriedumi, kur nav robežas, kur nav tā drīkst un tā nedrīkst. Tas ir garlaicīgi viss. Tā, mīļie, es ticu, ka no visa šī, ko es jums nodevu, kaut kas aizķērās, kaut kas noderēja. Ne tikai jūlijas, bet tas brīdis tev un tagad, labi, man tagad jau ir vispār viss vaļā šeit, es jūtu tādu tā kā, pauzes tā noliek un vienkārši lej pilni iekšā. Es ļoti jūtu to piepildījumu. Atgrieziet sevi. Cieniet un mīliet sevi. Esiet sev. Radiet tādu savu realitāti, jūlijā un turpmāk uz priekšu, kurā jūs jūtaties labi, kurā ir brīvība, kurā ir sirds miers, kurā ir patiesība, kurā ir mīlestība, kurā ir viss tieši tās, kad jūs neiet pret sevi. Jums nevajag savu lauzt. Tas viss ir iziets. Tas viss vairs nav vajadzīgs. Vajadzīga ir šī enerģija, kas paceļ visu šie savējie, kas enerģētiski viens pie otra nonākot, atrodot, daloties, atceroties, ka šī enerģija vairāk ir konstruktīva, viņa ir pozitīva, viņa ir iedvesmojoša, viņa ir dzīva. Tā enerģija jābūt ir dzīvai. Tas, kas notiek priekšplānā, ir ļoti svarīgs. Tas, kas notiek aiz skatuves, tas ir vēl svarīgāks. Un katrs to zina. Ja? Tāpēc sakiet sev jā. Baudiet jūliju. Baudiet laiku. Baudiet sauli, baudiet lietu. Baudiet vasaru. Baudiet visu šo brīnumaino, ko katru dienu jūs šeit spējat pieredzēt. Tā ir dāvana. Jūlijas arī ir dāvana. Paldies. Paldies!